progresu un naudas sprinta sezonu. Pienācis brīdis ir sezonas uzvarētājs apbalvot. Sāksim šoreiz apbalvošanas ceremoniju ar organizatoru sastāvu un tehnisko sastāvu. Divi cilvēki ir vienmēr pirmie, ja iet runa par tehnisko sastāvu. Pirmais gribētu pateikt paldies Ežūs Pečericā, tehniskais komisārs. Paldies. Tu gribi teikt kaut ko? Vienu vārdu aizmirst pieteikt klāt. Bijušais galvenais tiesnesis. Jā, bijušies, viņš uz Dainu Boiga aizgāja, nevar vairāk, ne? Jā. Mēs ceras, ka mums ir padoma šis tās, vai ne? Kur ir? Noslēpēs. Šis tas padoma. Bet, ja kura gadījumā līdz šim brīdim sāk runāt. Paldies. Cerams, ka nākošu sezonu arī sadarosimies. Paldies, Rēgar! Jau kaut kas sakams arī? Viens ziņa? Pārējai vārdi! Salvis Drūskals! Paldies, Salvi! Andri, paldies! Tā. Ja tēvs dos Dagrot, tad šodien ar kaut ko viņš tur paspītnās jau vai? Viņš saka, ka būs ok. Hei, paldies. Nākošais, kad jūs komandas sastāv? Jā, tas labi. Vienmēr reklāmā, pilnā spožumā, krāšņumā, Uģis Gutlāns, pirmā dekors ar dēļ. Paldies, Uģi! No šitā kunga vienmēr ir kausa aplīmē diplomu, arī šie diplomi ir. Viņš pirms. Palīdzība vienmēr ir. No firmas Krama, Uģis Doniņš un Ivo Kalenda. Var nākt apzi uzreiz firma Krama. Paldies. Kāpēc viens? Paldies nav. Nu nekās. Balvosim tev. Nē. Nākošais ģenerātoru lietu. Noteikti, ka jānāk dēlam, vai ne? Nauris Fremuts, Donaks Mežī. Nākošais gadu jāiebrauc ir trimeri. Vajadzētu. Brauks nākošai? Pagaidām. Tētim, paldies. Filme. Mareks Sundēnijs, Vēnis Balss, Lodzīgs, Artis, Lāceklis. Jā, visi trīs filmēkļi. Aivars nav, to arī saņem. Vizuāli studijā, paldies. Mājaslapa, viss tabuls, viss. Punkti, tā tālāk. Iveta Milburgā, valsts aģents priekšmesē.
savus mājas. Edmunds Stenbergs, Eglēns auto. Ir arī 12. krāšņā salūta būs līdzdalībnieks Edmunds un vēl vien vīrtu viņa iztauks. Tu jau nerunas neko. Paldies, Edmunds, jā, un paldies par palīdzību. Paldies. Tu gribi teikt sportis ar kaut ko? Tā turpināt īsi un gagri. NDL Dūgāla Māris Šēniņš un šovakar ļoti, teiksim, kā var teikt, liels atbalsts ir, ģenerāla atbalsts savs, ka grib, ja katrs ir no Elvuks veikala. Nu, tur var teikt praktiski pus uz pusi ar sports klubu. Tā kā, Eva, lielais Ramanē! Elvuks veikals, bet man prāt, ka viņa pat arī nav. Man pirmdien jābrauc būs ar kūkām pie viņas. Tiem sportklubu krauģu braucējiem, kuri bija Igaunijā Reus trasē 4. Bāks čempionātā. Tas bija amatieru autosporta čempionāts, 4. pakārts, kas bija. Un tie ir Sigurds Madisons. Tāpat kā katru gadu viņiem ir speciāli numuri izdrukāti uz nākošo gadu, ja? Ja kāds nebrauc vairāk, tad garāžā labu vietu atradīs. Ja brauc, tad mašīnai uz stāniem. Paldies, Zigurdi! Aizstāvēja sportklubu krauģu dod, nekā labi negāja šogad. Nu, tā nevar teikt. Tev te vadas. Andrejs Freimanis, 95. numurs Rīgā. Arī šīs kungs ir nobraucis visu sezonu, pilnībā izņemot kops sacensību. Dāvis Freimuts, 18. numurs. Ar šādiem numuriem viņi daudz jau ilgu laiku. Vispār kopš es zinu, nu, Zigurdu Matisonu tur bija Žēguls aizmirst, tur mums izskatīt. Tā, Gins Barzainis! Kaspars Indriksons! Edgars Griezē, 2. numurs. Rikards Eglītis. Dupat kungs. Jo izmēģinājās Silvnieka auto kraus. Jāuzprast, kā bija, man liekas, bija diezgan labi, kaut kāds 3. ja? Kā tev tur? Nu, pagaid, tā mašīna pieredus pa pirmo vietu braukt. Tu kā debitēji, ja? Nu, praktiski mācījies pa austiņu. Tev diezgan pačus. Kas tagad lēnām jāķīli kaut kas apšā? Varbūt. Daudz sološi. Labi, lūdzu. A debija autokrosā pirmā reize šogad. Čārtā vieta, junior klasē Viesturs Sproģis. Paldies, Viestur. Nākoši gadu. Pa karsto sezonu, kamēr iet jābrauc tur, kur māsa brauc, jā? Bet, ka būs brīvs brīdis, un notiek, tad tēt atbrauc. Edu, pa brīvu brīdi atbrauc, ne?
Tev arī labu bildi, kur tu to kolēģiet uzmeta, ne? Par vēju ugļu pagaisu. Vakā, viss kārtā. Vakā. Trešā vieta. Skaiti, bet tomēr var saskaitīt. Arvis Dreimanis! Lūdzu. Trešā vieta junior. Ieskaitīt. Tā, un otrā vieta nav, bet ir divas pirmās vietas ar vienādu punktu skaitu. Ir dalītā pirmā, otrā vieta, un tie ir Rihards Eglītis. Paldies, Rihards, vispār. Man tā liekas, ka arī tu esi jau diezgan tā pakāpies uz augšu un diezgan jau konkrēti brauc. Kaut kāds padomāja uz nākašu sezonu arī kaut kas vēl drusīgi kā dzimspēku piemērs klāt, ir kaut ko teicis aktoru. Mums tā baigā vēl nav pagaidām visu. Pareizi jaunais gads jāpavada, un tāreiz skatīs. Skaidrs, tev paldies par cīņām. Kas te ir stūri, jā? Nezinu. Jā. Nu, un autokross sezona 7 posmu garumā. Arī tai skaitā juniori iet iekšā. Daudz nepietrūkst, bet turpat kaut kur ir. Nu, nav tālu no pedestāla. Bet šo sezonu 4. vietu izcīnīja. Tik tiešām izcīnīja jau 1 punktu zaudēja 3. vietai. Kaspars Indriksons. Tu kaut ko teiksi saviem cīņbiedriem? Viņam nav ko teikt, Kasparam nav ko teikt. 3. vietā Kuldīgā Andris Ibergs. Andris, jā. Vispār labi brauc, manuprāt. Popi izlaid, jā. Nogaidīju un kā vilkt aizgāja. Šogad 3. vieta, nu gan jau uz augstāk kaut ko tēmē. Izaugsmē jāatstāt. Ļoti pareizi. Tā, no šitās vietas arī iet līdz balvas Elks un sportklubs Grauķī piedalās. Cerams, ka noderēs. Otrā vieta sezonā Zigurds Madisons. Paldies, Zigurds, par cīņām. Otrā, 3. vieta arī ir Storīts sporta. Ne pirmo gadu vien cīnās, lai dabūtu to, ko noteikti grib, jā. Es atceros, Popē pietrūka pusapus. Kaut kas nolīga, tā tālāk, bet es domāju, ka arī šīs kungs ir sezonā izcīnījis 1. vietu. Godam! Un tas skoldiesnieks Māris Zēbergs, viņam arī sports krāsa. No! Aplaus, jā, neģē. Saka, kāpēc sporta klubā Grauķī ir tik grūti uzvarēt? Nu, ir grūti uzvarēt. Es to pašu jautājumu var jebkuram dot. Es pats nesaprotu šim brīdim, kāpēc. Nav viegli. Kā ir viegli? Ja viss griežas tā kā vajag, jā, un prasmi, tad jā. Es jau pats uztaisīju problēmas. Kādas? Es jau vienu sacīksni braucu, tad jau konkurenti aizgāja pa priekš, teiksim, viņi 2 sacīksnēs atgūtu to, ko es biju pazaudējis, un tad jau vienu. Un tagad tu esi gatavs nākamā gada aizstāvēt savu titulu. Nākošais gadu, lai cīnās citu par šo titulu. Nu, jā, labi, saprat.
galva. Mēs parādījām izcīnām posām meitām, znotiem, mehāniķiem, līdzotējiem un tā tālāk. Viegli tas nenāk, tur ir komandas darbs, ja kāds grib to izcīnīt, tā ir komanda. Ja tur aizbrauc 2 cilvēki ar mašīnu, tad to nevar neko izdarīt. Tā ir liela sagatavošana mašīnai, lai es pārliecinātu, ka to var vinnēt. Paldies visiem! Trešā vieta raudas sporta klasē. Renāts Bāders. Ato raudas sporta klasē, ar tur kaut kas jādomā mūs apžad. Kulclērs. Paldies par cīņu, paldies, ka skaistu un ievies visi tai pasākumā. Divvietēji klases priekšpēcības klasē. Trešā vietā Kārlis Pavilsons. Paldies, Kārli, par cīņām. Es saprotu, ka Andrejs tev to otrdienīgās stāvēšanas, ko starto, par līdzīgās stāstu. Nē, es salauzu vienu, man stūri, viņš brauc, viss un visur, un, ja, līdz finišam, masīm lietas, viss skrienot nāk, pirmā vieta šogad, un krēsls, kas jau ir domāts, ielas mašīnai uz sliedēm apakšā. Dinārs Tuču, Vensstūri! Paldies, Dīvār, par cīņām! Paldies, priekšpēcības vīriem par cīņām! Trešā vietā Kristaps Lāms! Kristap, sāk nākuši gadu arī braukt trasē. Redzēsim, teiksim, ja jūs reklāmas, jūs mašīnas, ja kādam. Zin kā ir, tagad ir trešā vieta, vēl jāpaciešanos 2 sezonas. Tad jau viss kārtībā. Un viens jau man liek, ka tu nebrauc. Paldies par cīņām ar vienu. Salvis Kromiņš Mērsroks! Nav. Ja tev nav, tad tagad tev būs. Gan drīz tavā audiņa krāsā, un ņem pārējās balvas un dāvas. Salvis Kromiņš! Trešā vieta opa krāsā nekā nebūs iedīt. Griezosies, Valkonā! Būtpilnā pirmā vieta, man jau šīs vīrs ļoti patīk. Uz risku robežas vienmēr iet gandrīz Kārlis Zebergs.
pateikties uz zālē. Vislielākās saviem labiem mekāniķiem, Kālim Zēmergam un Rēdim Švampem. Kālis Zēmergs un Švampe! Cīņa notiek katrā garažā ir vairāk kā skaidrs. Un patīkam, ka tā notiekas un satiekamies trasē un pēc tam sezonas noslēgumā šeit Vallē. Tā, 4VD klasē. Renāts Balders, 3. vieta, Vallē. Sportists skaits, vai lielums vai mazums, nenozīmē, ka nav dotā vieta īstenībā. Pirmā vietā Jānis Goldonis ārā. Jāni. Etanols, jā, etanols. Viņam neiet savā benzīna marasā. Tev būs tā zilā krāsa, ka tu vari pieskaņot normāli būs, jā? Jā. Ja tu liks Audika iekšā, ko tu būvē? Ko? Es jau zinu, ka tu Audi būvē. Jā? Gaidām. Paldies, Gati, tur līdz. Pa ziemu ar cerams vienalga. Nebūs varbūt tur pulss vajag, bet izturēs, jā? Jā? Protams. Paldies. Cik es sapratu kaut ko? Jā, būs atkal kaut kam. Kā katru gadu man arī savs favorīts, gan sprintā, gan autokrosā. Sprintā Gatis Gunslēs. Vēl kaut kas ir laikam. Jā, un autokrosā Andrejs Osis. Osis ir tagad. Mēs no savu kantoru gribējām pateikt paldies Dainam par to, ko viņš ir darījis, dara un darīs. Paldies!